Tātad par lāčiem 7. sērija. Šoreiz materiālu piegādāja vai šo tematu CXLV rubrika. Delfos ir tāda rubrika, cilvēks raksta par lāčiem. Tā rubrika ar humoristisku ievirzi ir reizēm pat interesanti palasīt. Jā, šoreiz, bet tur pašreiz ir tā. Cilvēks min, ka, piemēram, Slovenijā 1000 lāči un 3 reizes mazāka teritorija un nav kaut kas ļoti dzirdēts puzrukuviem. Tas nav taisnība. Vienkārši varētu pirms tam nedaudz iesist googlē dažus vārdus vai teikumus. 25. gadā bija lāču uzbrukums, 25. gada maijā. Sieviete kritiskā stāvoklī tika nogādāta slimnīcā. Un tā situācija bija tāda, ka viņa pastaigājās ar suni 10 km attālumā no Ljubljanas. Un tā ir galvaspilsēta. Tā kā tā, un arī 22. gadā Slovenijā bija 2 uzbrukumi. Un, protams, es ceru, ka nevienam šos nenāks prātā apšaubīt, kā te Latvijā tā mode ir panesusies. Viss ir fakes, viss tiek apšaubīts, nezinu. Jo tie ir oficiālās valsts ziņu aģentūras apstiprināti, publicēti Slovenijā. Un jā, un ironiskā kārtā, kaut gan laikam pat tā nevarētu teikt ironiski šajā reizē, pirms šā uzbrukuma sievietei 25. gadā maijā tikai dažas dienas pirms tam tika apstiprināts medību atļaujas uz 200 lāču nošaušanu Slovenijā. Ja? Viņiem populācija bija tajā brīdī 964 vai kaut kas tāds. Tā kā zināmā mērā pat par vēlu. Ja? Un man tad ir jautājums, kurš tad grib būt tas pirmais gadījums Latvijā? Jo mums jau ļoti līdzīgi, mums 22. gadā bija uzbrukums šim Latvijas meža darbiniekam. Un tajā brīdī lāči, es pat nezinu, cik var rēķināt, bija varbūt 100, domāju, ka vēl nemaz nebija pie šiem vērošanās tempiem, kā var aptuveni rēķināt. Jā, un vēl tad, šis arguments, cik tad tas bīstams mežs ar tiem lāčiem paliek vai kā. Piemēram, parunāsim atkal par zemessargiem. Jā. Zemessargiem mācības mežā bieži notiek naktī. Un ir tā, ka tu vakarā ieej, no rīta iznāc. Un visu nakti vingrinājumi. Arī nakšņošana, bet tur ļoti minimāli parasti. Un absolūtā tumsā. Absolūtā. Ja es saku absolūtā, tas tā arī domāju. Tas ir bez neviena gaismas avota. Bet acis pierod pamazām. Bet redzamība, protams, ierobežot. Un ir situācijas, teiksim, kur vienkārši tiek maukts caur mežu neskatoties, var vispār pilnā tempā. Tā kā, padomājiet cilvēki, ja kādam ir tā vēlme pamēģināt un izjust to, ir iespēja. Un jā, tā kā tā. Es domāju, to pat kādam grūti iedomāties un iztēloties. Tas arī laikam šoreiz būtu viss. Esiet droši un turiet acis vaļā.